Okei, sākās lielākā jautrība. Tātad Wi-Fi tīklus te nevar atrast, un mans mobilais e-sims arī nestrādā. Un tā ir īstenībā baigā huiņa, bļaļ. Tur tā, bet jāskatās tas old school metode. Mēģināšu saprast. Mēģināšu saprast, tā, nu, kaut kā es tikšu galā. Es pēc Jonu Loterija, man liekas, sanāk, kas tuvāk. Bet es tādu te neredzu. Jā, es jūtu, ka būs jautrība. Būs jautrība, jā, tātad otrais kasjaks varētu tā teikt. Bet, nu labi, pēc 7 minūtēm būs, es domāju, ka es kādam vēl varēšu uzjautāt un kaut kā tik galā. Bet īstenībā tā ir huīņa, bļaļ, konkrēts atpasiets. Šitas te e-sims nesauks operatoru. Nestrādāja pirmajā nolaišanās reizē, kad es biju Kampinasam. Vienkārši pateica, ka kaut kas nestrādā. Un tagad atkal te Meksikā, Panamā nestrādā. Tā ir žopa, bet nu labi. Kaut kā tiksim galā. Jā, izdevās noķert bezvadu tīklus īšu brīdi. Vismaz sanāca maršrutu uzģenerēt, bet nu fakts ir tāds, ka tāpat es jau biju no iekašotā maršruta, paskatījos kartē, sapratu, kā teikt, kā man kur ir jābrauc. Bet jā, vēl joprojām mobilais tīkls nestrādā. Un tur es īstenībā droši vien, ka taisīšu formālu sūdzību par to, ka jau 2 reizes tiešām esmu uzmests. Un tikai laimīgas sagadīšanās dēļ neesmu trāpījis galīgā pakaļā. Tā kā tā, tas būs īstenībā labs pamats viņus sūtīt nahuj pat bez jebkādiem tur atslēgšanās maksām, jo nu, tas nav normāli. Jā, tātad sāku saprast, ka metro šeit ir 2 līnijas, L1, L2, un L2 aiziet uz lidostu, uz Stokholmas lidostu, un L1 ir, var teikt, pa pilsētu, un līnijas satiekās pie San Miguelito. L2 tur beidzās, un L1 tas ir apmēram pa vidu. Savukārt šķērsielas ir numurētas apmēram tā kā štatos, tur Kalla 1, 2, 3 un tā tālāk. Tā, te izskatās, man jānopīkst un vēlreiz karti. Un ne pie visiem aparātiem ir kartes nolasītājs, tur ir pārsvarā tikai, kur ir norādīts, jā. Tagad es gribu saprast, uz kur pusi man jāiet ārā, tāpēc es slēgšu kameru ārā. Jā, īsāk sakot, visi pareizi, jāiet pretēji satiksmes plūsmai līdz Kalli 28. Un tagad mēs tūlīt pārliecināsimies praksē, kā viņi ir ar gājēju laišanu. Šeit īsti pārbaudīt nevar, jā vai nē. Bet jā, nu tagad, piemēram, te ir gājēju pāreju. Jā, tātad es šķērsoju pa gājēju pāreju. Nu arī, nevar īsti pateikt, tāpēc, ka, tuvumā neviens nebija, viss nebija tā, ka krustotos ceļi. Šeit noteikti ir civilizētāk nekā iepriekšējās valstīs, kuras pabiju. Bet arī perfekts varbūt nav, bet vismaz metro sistēma ir, ja ne perfekta, tad ir ļoti labi. Ko es tagad gribu? Sīgs nopirkt. Izbeigšu, skatīšos.
benzīna tankā te var vai nevar? Vai tas ir tikai pašapkalpošanās pāvēzēm? Sajebīs aplausiens. Īsāk sakot, benzīna tankām es domāju, jā, nu, nekur kā veikali neredz, bet, nu, redz viens durtiņas vaļā. Nu, kas to zina, varbūt, nu, tur ir tā būdīte, kur maksā un var kaut ko nopirkt. Kā šeit iekšā skatos, bļet, tur ir toalet viens vienkārši pie pisoāra mīža. Tas ar kaut kā dīvaini uz mani atskatījās. Bet, nu jā, es uzreiz aizgāju sapratu, nu, tur nav īstā vieta. Tā kā jāiet vienkārši uz viesnīcu. Un tur tālāk, tā kā skatījos, pēc kartas ir kaut kāds pārtikas veikals, tad varēšu arī tur tikt. Nu jā, esmu diezgan vīlies šeit arī. Nu, sanāk tā, ka es te iečekojos, ja? Pirmkārt, check-ins bija diezgan ilgi. Otrkārt, personāls, bļeģi, akal angliski nerunā, viens no personāla kaut cik runāja, vismaz es viņiem iestāstīju, ka vajag veļu no rīta izmazgāt. Pa vienu veļas vienību $1 grib prasīt, kas viņš, bļeģi, ohujel, slimais. Tad, īsāk sakot, ko es darīšu? Es esmu tagad pilnīgi pārsvīts. Es vienu komplektu laikam izmazgāšu pats ar savām rokām. Un tad tālāk es runāšu, pateikšu. Ja viņš grib prasīt $1 pa vienu vienību, tātad, bļeģi, pa katru zeķi $1, kas viņš hoku jau, bļeģi? Nē, tās lietas neies. Labi. Nu tā, tagad vispār esmu konkrētā neapskaužamā situācijā. Jā, esmu ticis līdz viesnīcai, jā. Esmu iečekojis, it kā viss ok. Bet kas ir pa sviestu? Pirmkārt, man mobilais internets nestrādā, nezinu kāpēc. Ja, vienkārši. Un šeit piešķirtais nets arī nestrādā, tāpēc, ka viņš ir viss pilns, viņš nevar iedot piškas. Pieslēgties pie routeru var, ja, pie access point, bet IP adresu viņš nespēja piešķirt. Nu, kaut kāds sviests. Kaut kur ārpusē pie kaut kāda tīkla es varu pieslēgties, ja? Viņš IP piešķir, bet es nevaru nekur tikt, jo man ir jāreģistrējas. Es nevaru neko saprast, tāpēc, ka viss tur ir spāniski. Nu, pilnīgs kaut kāds svaiprāts. Veikalā cīks es tagad nopirku. Arī. Aizņem, man liekas, kādu pusstundu, kamēr ieskaidrot, ko es gribu. Kaut kas nav riktīgi ar šitām te Latīņa Amerikas zemēm. Ar angļu valodu viņi ir uz jūs nodrošināt primāros nepieciešamos servisus. Internets vairs nav ekstra, ja? Īsāk sakot, nezinu, ko es rītā darīšu. Es celšos noteikti ļoti agri. Un jā, tad es došos kaut kur. Esmu pārsvīts. Apģērbu izmazgāšanu, viņi saka, $1 par gabalu. Kas par katru zeķi būs? Tur īsti nav skaidrība. Labi, tur jāiet skatīties tālāk. Jā, nu, interesants lietas te notiek, jā. Nu, pie neta nevar tikt un pilnīgs sviests.